Mūsu šīs dienas tēma – īsa ekskursija lieto disku modes pasaulē. Gint, man ir kaut kādi daži favorīti diski, kuri man patīk, nezinu, gadu desmitiem. Bet noteikti ir kaut kas jauns un ir kaut jauni vārdi, kur jaunākiem cilvēkiem liekas, pats tas. Tu vari man izstāstīt, kas tagad ir tajā spektrā labākie? Fiksēs jautājums, kas ir tavs favorīts? Man Oze Racing patīk. Tā kā 30 gadus jau patīk. Un nemainās. Mums būs daži hīta ražotāji, kas ir pieejami tirgu. Mums ir Maka ražotājs. Tas ir redzēts. Maks ir Itālija. Kā jau Itālija, mēs visi tās asociācijas ir ar modi. Zīmēt viņu māk. Zīmēt viņu māk. Tad ar stilu viss viņiem ir kārtībā. Šis ražotājs ir izceļās ar dedicate diskiem. Ko nozīmē dedicates? Dedicate ir īpaši pielāgoti konkrētām automobīļu markām, pēc tehniskiem parametriem, kā oriģinālie diski, un arī stila ziņā, lai iet kopā ar mašīnu. No tehniskā viedokļa, kas ir pluss, tātad tur liekas virsū kā oriģināls. Skrūves tieši tās pašas oriģinālās. Centrējušies vidiņš oriģinālais. Var piepirkt atsevišķi, var paņemt no iepriekšējā. Un pēc visiem saviem gabarītiem, tehniskajiem parametriem, kā oriģināls. Un kas ir nemazāk svarīgi, teiksim, ja automašīnai garantija viņa ir, salonā ņemta, tad visdrīzākais nekādām problēmām arī tur nevajadzētu būt, tāpēc, ka tas ir ļoti tuvu oriģinālam. Bet es tad pieķeros vienai tai frāzē, tad, ja tur ir vidū tagad Maka, tas logo, es varu dabūt, izņemt viņu ārā un ielipjam savu to meršu zīmīti apakaļ. Jā, no saviem iepriekšējā oriģināla komplekta viņam ideāli jādara. Jā. Ļoti labi. Un konkrētais modelis, kas mums šeit ir kā izlīdz kā piemērs, ir Maka Sturm modelis, īpaši pielāgots priekš BMW automašīnām, BMW X5, X6, XM. Jā, Sturm neizklausās pēc itāļu nosaukuma. Tas ir tiks vācieši. Kopš filmas Strauma, laikam, kaķīši ir modē. Šitam tāds ir kaut kāds kaķīts, tīģerīts, tas tur ir Jaguārs, nezinu, Leopards. Zin kā, ar diskiem katrs redz vēl interesantu savu vienmēr, vai ne? Šeit mēs redzam Antēra. Antēra ir itāļu ražotājs, ko varētu nolikt tādā ekskluzīvā plauktiņā. Restīvi, ja tu gribi braukt ar automašīnu un kaut kur stāvvietā tirdzniecības centrā, visdrīzākais tu ar šādiem diskiem citu automašīnu gandrīz vai neieraudzīs. Skaudības vilnis apkārt griezīs. Jā. Antēra to atšķirās. Tā ir, sauksim to, kā atsevišķa speciāla kolekcija, ko itāļi ir īpaši piestrādājuši, un ļoti liels uzsvars ir tiešām uz stilīgiem. Runājot par automašīnām, te var luxury, premium segments automašīnas. Tad, ja tev ir jau grezna mašīna, tad šie būtu atbilstoši grezna diski. Jā, vai kā pie dārgu uzvalktu Rolex pulksteni gribi, tad savā ziņā tas ir tāds svaču pulkstenis staigāt. Īpašs pulkstenis, jā. Un Antēra Latvijā kādreiz tirgojās, bet tas bija ļoti, ļoti sen atpakaļ. Es atceros, tāds ir logo redzēt. Tad uz kādu brīdi pazud no horizonta, un tagad viņi ir beidzot pilnā apmērā atpakaļ. Klaunu, šitie diski patīk man, un es domāju, ka arī auto mazgātājiem, jo viegli notīrīt. Jā, un man arī patīk, un daudziem Dots ražotājs, tā ir Vācija. Šim brandam, kas ir raksturīgi, to var nosaukt par tādu kā vieglo tūningu, ja tev ir tāda sportiska rakstura automašīna, un varbūt nav sportiski, bet tu vēlies sirds prasa padarīt kaut ko interesantu, un tad Dots ir tieši tas, kas nodrošinās tādu vieglā tūninga stila šos diskus. Klauda, šitie diski ir tādi mašīnai, kura varbūt ir normāls sadzīves audiņš, bet gribās būt sportiskākam, ne? Jā, tieši tā, jā, un tā ir tādas foršas risinājumi kā vieglam tuningam, joprojām saglabājot visu certifikāciju, atbilstoši visu automašīnai derēs kā vajag, un viss tā būs kārtībā. Līdz ar to visi dizaini ir visi piespēlēti, lai spēlētu jautrāk un tā kā uz tuningu. Bet varat legāli braukt arī pa autobāni, tagad būs diskroši. Jā, tas ir vācu ražotājs ar visām certifikācijām, ko tur dabūt un no servisa, tā kā viss tur būs ļoti forši. Dots ir ļoti populārs, īpaši arī jauniešu vidū, Dots labi pieprasīts ir, patīk, viss, ko tas ir padarījis. Dizains ir dizains. Klaun, šitie kaut tā kā pa vidu starp tiem iepriekšējiem un tiem sākuma greznējiem tāds. Jā, vācu ražotājs AES. Mēs iepriekš Dots apskatījāmies, tas ir tas pats ražotājs, vienkārši viņi vairāk zīmoli. Saimnieki tie paši, tikai zīmoli dažādi. Jā, viens ražotājs, vairāk zīmoli, un šis skaitās tā kā premiālais zīmols no AES. AES varētu raksturot kā absolūts pedantiskums, precizitāte, tieši uz konkrēti īpaši uz vācu automašīnām, tur viss ir atstrādāts, bet ne tikai. Ja? Un AES ir katru gadu taisa jauns foršs dizains, viņi visu laiku iet priekšā laikam. Un faktiski, jā, arī pēc šī dizaina mēs varam redzēt visādas grupītas, vispārējās lietas un krāsa tonis.
AZ, starp citu, jā, vēl ir interesanti nianses krāsošanas tehnoloģija. Mēdz diskus krāsot no sāniem, un mēdz diskus krāsot, viņi ir horizontāli, un tad tā krāsa laka vienmērīgi viss nosēžās. AZ rūpnīcā un DOTS rūpnīcā viņiem tieši šī tehnoloģija tiek izmantota. Viņi krāso akurāti. Jā, ļoti. Tur nebūs tāda piliena redzama nekā tāda. Klau, nu beidzot tikām līdz manām favorītām. Šitie man uzreiz patīk. Tā ir tāda veca godība. OZ Racing, nu, laikam jau neprasās stāstīt, vai tu pirmo reizi dzirdi, kas ir OZ Racing. Bet tomēr OZ Racing ir itāļu ražotājs. Viņiem ir ļoti dziļas saknes iet jau Formula F1. Mēs zinām, ka Formula F1 ir, nu, tas ir principā tops. Inženierijas augstākais. Tas ir inženierijas tops, un viss, kas tur ir, no turienes pēc tam tiek integrēts uz ielas versijām. Tāpēc arī OZ ir diezgan atšķirīgs ar to, ka viņiem ir tādi tīri tehnoloģiskie risinājumi, dizaina risinājumi. Viņi ir pasaules rallijā iekšā un nodrošina automašīnām. Un te iet runa par kvalitāti un vēlreiz kvalitāti. Plus itāļi, protams, rozīnīte. OZ Racing, tā ir Itālija. Un te mums ir pilnīga ekskluzīva iespēja apskatīties jaunāko un svaigāko Rally 2 OZ Racing disku. Mums burtiski dažas dienas atpakaļ tikai ienāca Latvijā pirmie eksemplāri. Ja gadījumā tev ir Rally 2 automašīna. Jā, varētu gadīties, parakāšos pa šķūni. Jā, bet tomēr. Tad es varu šitos nopirkt. Tad tu vari viņus nopirkt, iegādāties. Tad tur ir tā starpība, kādreiz tas ir tikai tas bija komandas līmeņa jautājums profesionāļiem. Tad lūk, tagad šeit jau Latvijā to oficiāli var pasūtīt un iegādāties Rally 2 automašīnai. Un šis ir jaunākais modelis no OZ Racing, pilnīgi šī gada jaunums. Tu domāji, tu esi skatīties Rally Latvijā kaut kur un atstājis pļāvā savu auto, ja viņam ir OZ Racing diski, visi tev jau apskauž tajā brīdī. Jā, noteikti. Pat zāle apskauž, viss apskauž. Un saules bija labāk virsū nekā pārējiem. Šits ir dzirdēts, bet es neko nezinu par tiem diskiem. Mēs šajā pārēdē runājam par AZ, DOTS, tie bija vācieši, un Dezent, tie arī ir vācieši, tas ir viens tas pats ražotājs, Alkāra grupa, kas ražo, jā. Dezent ir interesanti ar to, ka, ja tu negribi baigi izlikties, un tev, tas nav vajadzīgs vienkārši. Tad ir pieklājīga lieta. Normāli tāda klasiska vērtība, kas nekad nepazūd, normāli standarta disks un normāli forši izskatīsies, un viss būs fine, jā. Arī šeit par to redzēt ir automašīnas, un nav nekā tāda, tur nezinu. Vienkārši katram, kas vēlās savu, ir savas prasības, arī standarta līnija no Dezenta, kas ir tieši šim pielāgota. Es varētu teikt, ka šie ļoti zolīti diski, kurus tu nomainot, varbūt pat kaimiņš nepamanīs, ka tev ir citi riteņi, bet sapratīs, ka tev ir smuka mašīna. Nē, pamanīs tāpat. Jauns disks vienmēr pamanīs. Pārliecini man, Ginča. Ja tu neesi varbūt dzirdējis nosaukumu, tu maz pazīstams, tad es tev vienu lietu varu droši pateikt, ka pēc mūsu pārdošanas rādītājiem mēs tirgojam diezgan daudz, jo mēs esam vairuma tirgotāji un Latvijā un vairāk kā 20 gadus. Dezent disks stabili ietur ļoti augstu vietu, un tas ir viens no pirktākajiem diskiem Latvijā. Gan vasarā un īpaši arī ziemā. Tauta nekļūdās, tauta zina, ko pērk. Tas ir arguments. Klau, šitie diski gan izskatās nopietni, ka tas nosaukums tāds fondu metāls. Hokeja komanda varētu arī tā saukties. Nosaukums tāds jaudīgs, jā. Tātad no itāļu valodas fondu metāla, fondērija ir tā kā lietuve, kaltuve, un metāla, ir metāls. Tātad liešanas speciālisti. Fondmetāla īstenībā ir interesants ģimenes uzņēmums Itālijā, kas jau vairāk kā 50 gadi ražo diskus. Viņiem arī ir bijusi ļoti liela saikne Formula F1 savulaik, kas deva to tehnoloģisko atspērienu kvalitāti. Ja? Un principā ir tā, ka trijos vārdos raksturot izturīgi diski, itāļu dizains, un piemērot ļoti labi arī tajā pašā laikā arī komerces transportam. Kuram vajag izturīgs? Vajag izturīgs, jo tu gribi brutāli iet uz priekšu, bet tev ir arī, tāds ražotājs, kas to izturību, to metālu nodrošinās, ja? Fondu metāls. Šitiem man patīk, gan nosaukums, gan dizains. Viss ir kārtībā. Paldies tev, Gint, par šito ekskursiju šajā disku modes pasaulē, jo parasti cilvēks tā ienākot veiklā vai blenžot mājaslapā nevar to visu saprast. Labi, ka kāds, kas to zina, pastāst bišķiņu uz priekšu. Tā kā jūs arī gribat sev izolēties diskus, pasties šito vēlreiz un gan jau kāds tam sirdi iekritīs.